Šobrīd es atrodos Rīgas Stradiņu universitātes teritorijā, kur es veikšu eksperimentu par jauniešu bezdarbu. Labdien! Kur no mums jūs pieņemt darbu? Atkarībā uz kādam, vai jūs tā kā pretendēt? Es jautājums, kas ir atbilstoši profesijai. Grūti pateikt. Primārais tomēr būtu to, ko jūs sakat ar pārnā. Vizuālais tēls raksturo tikai, kā jūs esat sagatavojis ar pārnā un vizuāli. Jā. Es domāju, ka pa labi. Tā ir nopietnāk izstāst. I choose her. Nē, es nestrādāju. Kāds man ir pirmais studiju gads augstskolā, un es esmu strādājis arī iepriekš vidusskolas laikā. Un tas bija ļoti grūti, un tāpēc es uzskatu, ka augstskolā tas būtu vēl grūtāk, jo mums ir ļoti daudz darbi, kurus jau tāpat ir grūti paspēt izdarīt, kur vēl laikam strādāt. Viņiem būtu tā kā aktuālāk iesaistīt jaunus cilvēkus, ļaut cilvēkiem pierādīt savas iespējas. Noteikti tas rada priekšstatu par to, kāds ir cilvēks un kā viņš attiecas pret darba devēju. Es labi pārzinu angļu valodu, lai varētu sarunāties, un puslīdz arī krievu valodu, bet es uzskatu, ka tam ir jābūt nozīmē, jo, cik zināms, Latvijā ir dažādu tautību cilvēki, kas varētu būt klienti.